Vasarī pazudušo pādu retrospekcijā. Tīkšā mums draugs ir ceļabīdrs Edisons. Itai nebūs. Būs. Itai. Kur robeži socios, kod jos sastoj mums. Kur ves mūsu ceļš, kur jauns nožogojums. Būsit vasarī, jau pīktīs pazudušo pādu retrospekcijas raidījums. Itū raizi mūsu ceļš negaidēti soksīs Lanskoronā. Iepriekšējā vakarā, kad vēla īgojam naktsmojos ezernīkūs, mūsu galvos pīdzima naprotīga ideja ceļtīs 5 no reita, lai ar autobusu brauktu iz Čauni, kur atcerūn Lanskoronas bazneica. Caurlaižu mūsim nebija, ir rūbeža apsardzības nūdaļa atcerūn viņu porsimts metru no baznīcas, tāpat kā ir poša rūbeža, bet Lanskorona mūsus porsteidza līdz sirds dziļumā. Baznīca ar katedralis potenciālu, baznīcas dors ar lobumiem, kur visai sādžai varētu salikt 72 stundu mugursūmus. Rūbežai mēs tiksim tuvāk tikai nākamajā raidījumā, Kaškovcūs, bet itē pie pošas žūgā īteitos Baltkrievijas rūbežas sajutomīs visbreivāk. Kristeigos svātvītas aizsākumi datējami ar 17. gadsimtu, kad ite darbojās tī poši pasīnis dominikāņi. Nav zinoms, kad Lanskoronā bija celta pirmo kapleica, bet 1769. gadā jau tī bija. Jauno Myura baznīcu Lanskoronā 1828. gadā uzcēla Karnicku dzimta, i baznīcas ceļnīceibu finansēja valsts padomnīks Marčins Karnickis. Jis i meita Emīlija Karnicka attāloti nezinoma autora portretūs, kai baznīcas fundatori. Arī baznīcu projektējis nezinoms autors, bet īkšā atcerun vairākus augstvērtīgas 19. gadsimta mākslas relikvijas. Blokus baznīcai atcerun 1854. gadā uzceltā Myura plebaņejas āka. Par pašu baznīcu var atrast internetā. Bet ko es gribu pasacāt? Par to, ka man ir 2 baznīcas. Ja man tagad ir sajūtas, kura kod ir būvāta. Itē 28. 8. jā, tad ir. Jo Ezernīka ir 30. gada būvāta. Šeit ir tos bildes aizmugurē, to tī fundatori, kas to baznīcu būvēja. Tī prīsteri nogalinoja, jā. No kuriem ar galvu uz leju nolaida. Remontēja baznīcu savā laikā Marijāņu tavs Škieļs. Tagad Viļānos ir apglobots, tī baznīcas dorzā, klūstera dorzā, jā. Un izremontē šo baznīcu. Tie kvalitāte redzama, cik gadus tie baznīca ir krosota, niekurinota, nieko mitrumi, viss te ir, bet nazalūba tie krosota. Kad ir bijusi pēdējā restaurācijā? To kad Škieļs jau taisā. Tipa 70 gadu atpakaļ? Bet principā tas ir, kā es sataisā, tā tas arī ir. Tas arī no restaurācijas laika, vai? Es spriežu, ka jā, ka tas bija toreiz tai modna. Jā. Piemēram, tī zeimējumi, kas ir uz aizmugurī, jā, ir krīvu laiku zeimējumi, bet kultūras pieminekļu inspekcija, jā, ja ir par to, lai jūs saglabotu. Jo tādas kā mākslinieciskas vietības jau nav nekaidas, pilnīgi, jā, piemēram, kultūras pieminekļu inspekcijas skatījumi. Bet viņi ir, tie zeimējumi ir arī saglabājumi un ļoti skaisti, man patīk. Kvalitatīvi un tāls, var pastostīt, ka Bībeli. Jā. Piemēram, šeit divmotis figūra ir pirmo Latvijā, tikpat tāda lela Lurdas divmotis figūra. Mums ir 11. datumā Lurdas divmotis gūdinošana. Katru mēnesi, jā? Katru mēnesi, jā. Tas ir vairāk. Kurā mirklī pazarot vitrāžu šimā baznīcā? Prašu pasciet. Par vitrāžu vajadzētu pazavērtīs, jā. Jo tas ir tā, ka atnāc, visu cīņu šķauņai, bet, un tad... Ja patiesībā ir vienīgo tāda, jā.
Tik Kristiceļš ļoti liels sadeidzinoši ar gandrīz visam baznīcam, kur es esmu bijis. Vispār baznīcā vēl turīs. Tas ir, tā kā pat jāka. Ticīgi tas ir cits jautājums. Mums ir projekti, projektus taisam. Tad ir fasāde atremontēta, tūrņi bija 2. Jā, būtiski nesen te zakristējas durvs, kad īsi turā varās pasavērtīs, kā saku. Dēļ kam 2 turņi laukā parasti ir 1 zvona turņs. Šeit nav baznīcā tūrņu. Tas Jā, un ja šeit būtu tūriņi, būtu 2. Vienkārši viņi nav uz baznīcas, bet ir stivrūs. Kaut kas patraucā varbūt uz tūriņus uzbūvēt uz baznīcas, jā. Jo uz bieneņiem, jā, tur ir īspēja, ka būtu būvēt uz tūriņus uz augšu, jā. Bet nes kāpēc viņi nav būvēti uz augšu? Jūs uzbūvēja, kādi ir, jūs uzbūvēja orpusī, jā. Un tikai vienā ir zvons. Otra vienkārši nav izklausiet paspēlēt? Nē, otra man nebija, tikai vienā ir bija, jā. Par vargaņiem runājot, ir porvasti tikai kaut kurienes vai speciāli šai baznīcai taisēts? Man liekas, ka speciāli šai baznīcai jūs ir taisāti, bet jūs, tī, kas prūt labi, tī var skaņi dabūt orā. Ir, mojos ir iergeļu komplekts, kuru varētu maināt, kuru arī gribēju savā laikā maināt. Bet visi tī ļauts. Stabuļu komplekts? Jā. Bet, iergeļus, veselas iergeļus, izjauktā veidā. Bet, jau numara visi tī cilvēki, kas to gribēja un kas to visu plānoja. Jā, te mūsu laikūs, kad, nezinu, vai atceritās, bet, kad bija 50 centīmiem, bija ļoti liela. Kad ar 50 centīmiem varēja tiešām aiziet uz veikalu, un jau bija ko pirkt. Un tūrēs jau prasēja par to salikšanu 10 000 latu. Jā, tas būtu kā tagad 100 000, jā, tas apmēram. Kosmos. 6 gadi esmu, viņi nekad nav spēlēts un proces, jo nav iergaļīgi mums. Un tad jūs mums līdz ezerniekiem dēļ? Paldies. Kristam un dzīvē lānai teicot, tī sopju cerību gaidu straumis pajust, kur zīdlopus kā jasīnis por zemi kreit, I debes veras izkaut sirdi, I caur jūrē tev rūkas, I caur jūrē tev kojas, maņa dien. I caur jūrē tev rūkas, I caur jūrē tev kojas, maņa dien. Kad viestel maigi dzīdoja, I saules nīzas kļūstu monam debesīm, ticīšanas par upi topa priecīgu, I kotra braucē mani ceļam vēl. I caur jūrē tev rūkas, I caur jūrē tev kojas, maņa dien. I caur jūrē tev rūkas, I caur jūrē tev kojas, maņa dien. Lai Dievs svētī, myužīgi myužam, vai ir īspēja apsavērt Ļudvikovas baznīciņu? Principā jā, tikai jūsim jāsarunāja ar Ontonu. Brēņīgi, I vai jūs varētu īdūt jo telefona numeri? Ja būtu, es īdūtu, bet to jam nav. Drūši ejit, I redzēsit, saprasit sātu. Apmēram taida bija saruna ar prīsteri,
kad mēs vaicojam par šo baznīcu. Lai gan Antons nebija pirmīs no daudziem ļaudīm, kurš it kā aprec, ka viss apkort zūd, atšķirībā no porējiem, jam viss patīšām bija zūds. Jis bija viens, mišs, baznīca vēl nav turēts vairākus godus. Jam nebija telefona, ja mēs nezinām, vai jam ir televizors, vai avīzes jam ir. Bet jis bija cilvēks, kurš pasadalīja ar to, kas jam bija. Ūgas jis deve, i naudu najiemi. I vaira mēs nikū par jo nezinām, kai tu, ka jam pisātas ir sava baznīca. Labadīna. Labadīna. Ričards. Antons. Tā Nagala baznīciņa tāda. Tad mūža bija kodreiz. Ir kodreiz mūža, tā mūja. Kas pa mūžnīkiem? Nu, klātarēti jūt. Radinieki. Bet tas laukā, tas līputais riņš, tas ir no mūžas, Tas jau no seņos lākos. Nu, kaut mūžīgi te dzējo izstādīja riņķi tādu. Svāta vīta tāda. Bija mūža, tad, nu, škola bija 5 kara gadus. A kurā vispār baznīca pasarodīja? Kura? Uztaisīja kādu jau 20 gadu. Tā nav vīta baznīca. Agro baznīca bija tīrēja, skola. A tie ir sazaglabojis kaut kas? Nu, tas ir tas, tā apstādījuma. Parks nebija kodreiz. Bija agro parks, jā. Tas ir tī uz baznīcas pusi, jā? Stūpuši vai? Uz tūpuši, jau viss izsorgāts tas parks. Pats altārs ir ļoti piemīļīgs, jebkurā kontekstā izvērtē. Tā ir tā vienkārši autors, tas kā lauku mojī. Cik bieži dievkalpojumi notiek? Notiek jau tā kā gadus 5. Vispār? Vispār par to, ka cilvēku nav apkornī. Kā tie 2-3 cilvēki, nu ko tad dara? Tikko, kad mēs bijām Šķaunī, 2 cilvēkiem bija mišs. 2 cilvēki. Nā, bija. Tieši cīmots. Nu, bet 2 cilvēki bija. Nu, tā. Ja tas vispār nav moju, nav ni cilvēku, nav neko. Tukša līta tāda. Sakraments vai šeit atvaram vai nā? Ir. Ir? Jā. Ok. Ļoti Nu, interesanti. skaitos kā baznīca, jau 5 gadu nanotiek pasaukumā nekādi. Jā, skumji. Agrāk, kad mišs bija cilvēki... Nu, 8 kā jācīt, 8, 10. Vienkārši, ja pirms 20 gadiem jau taisīja, Nu, tā jau bija cilvēki, tagad jau arī mosokļos paņīk. senāk 20 gadu laikā ļoti daudz kas. Kas numura, kas kā. A jaunos nav pie mūsu cilvēku, vietsevišķi. Ap 90 gadu, nu ko es varētu cilvēks. Kā cilvēku mazāk paliek, tā nekas nenotiek. Ar ko jau pirms 20 gadiem nozadarbojam? Cilvēki? Jā. Kolhozās ir strādāju. Ko jau tagad pensionērīgu vietīgi. A jaunos tā nav pie mūsu apkārtnē. Ko jūs pats darīt, ja drīkst jautāt? Vīte ot, vēl pensionērs, nu ko, padorsu, ot, vasarā darbs ir. Cik sāta vispār ir, ja palicis? Nu, tā. Nu kā, viena sāta. Viena sāta tikai. Jā. Tiem būs otrai sāta zelta no kur. Jā, to redzēju. Kūpā tā kā, pats cīms, cik otri jūs tā kā numira. Nu, ja jau pirms 20 gadiem, baznīcu ceļt, tas taču ir... Nu, начали, я писал, как и Икортова. Ну, išpušis var dēļiešam apsata, par to, ka vajadzēs, mums nav vajadzēs. Tagad jau nav vajag nekam. Bet būs īsietie pats, ja? Būs. Būļis, jā. Būtībā jums ir sava kapela. Nu, tā, personīgi. Jūs te varat taisīt klusuma rekolekcijas. Nu, только tā. Kolģerāpnieks. Nā, aicinot cilvēkus, tā kā pilnīgi prom no visa. Nu, tā kā atbrauc, nu, huj. Pasajārties viņu. Bieži vispār atbrauc uz Itāliju? Nu, rāši, mēneši, nedēļi. Kā kur rāši? Vasarā tikai zīmēt, jau kas. Laba vīta. Kortīgi viss. Nu, tā. Laba vīta, skaista vīta. Azars tur ir. Var nosapēdēties. Nu, pie mūsu tikai kaut kopu svātki notiek, tad jau vairāk sabrauca tā. Nu, kopi tie ir тоже Ļudvikovs и toļoki mežā. Nu, tie svētceļnieki, ko тоже turēšie tūs sokoļu, ko tīt iz Angliju, augusta sokumā. Pagājušajā gadā sācimnieku grupa bija? Nā, nebija šo pagājušajā. A šogad kaut kas? Ja cilvēki nemoka lūgties, jau tagad тоже. Vai kuicēties. Nu, kāds tā šo, kā tieši pasastojuši, pasajāsies.
Ja jūs šitā esat dzīvi, ja? Vai jūs iebraucies? Jā, Vītējas. Тоже году 20 jau. Veikals jūs braucat kaut kur vai? Veikals degda, veikala pilnā nav. Nu, jūs pats braucat vai? Degdu. Rātūsu. Jā, interesanti. Ļoti interesanti. Nu, skumji, pareizāk sakot. Pat neinteresanti. Cik godu jam, kaidi jam bārni, kū struodojis, i kaidi jam plāni, mēs nezinām, izzinot negribam, lai svieteigs ir kolpojums Antonam. Nu Ļudvikovas baznīcas iz skaistu var aiziet divējūs veidūs – pa cīši lobu asfaltu vai pa gruntovku gar Sivera i Dreidža azarim. Par Dreidža azaru vītējis pastosts ir taids, ka 19. gadsimta sokumā Napoleons ar savu armiju itū Latvijas dziļoku azaru ir nūturējis par upi. I te patīšām pēc ainavas var saprast, ka tas ir subglaciāls azars. Par tū, ka apkort šaurajiem azarim ir viņa kolni i ļais. Ja iz pors paugurim atceru un cīmots ar tropeigu nosaukumu Skaista. Taikai no reita sokam savu dīnu šķaunī, i bijam nedaudz aizkaviejuši. Skaistas apsacīmošanos beidzos ar pušdiņam pie baznīcas i, prūtams, īrošanu baznīcas tūrņa zvonā. Pēc mūsu jau brauca jauko Laimis muzeja vadētoja Ilona, lai darautu mūsus līdz koncertam Indrā. Cilvēku daudz vispār jums cienā? Es domāju, ka ne, jo pēc statistika kādi 900, bet reāli dzīvo visa pagasta kādi 500 vairāk. Bet tas tad ir 900, tas jau nav maz, ja visā pagastā. Jā, bet kad es biju jauna, bija 2 ar kapeikam 1000. Jā. A tagad Krāslava 6. Ulmaņa laika Indras pagasta bija ap 8000 iedzīvotāju. Kāda ir galvenā nodarbošanās Indrā, ja jau tie 500 cilvēki?
priekšā arī tur darba vietas ir. Robežsardze vietēja nestrādā, jo viņam visu laiku rotācija kaut kādu un vietēji robežsargi ir, bet viņi strādā citas vietas, ne Indra. Kurā gadā ir celta skola? 33. Tā bija Latvijas valsts gimnāzija. Un ļoti daudz ko dara pats Ulmanis, lai uzbūvētu skolu un attīstītu un aprīkot. Principā viņš daudz ko dara Indras dēļ, jo mēs bijām svarīgs tāds punkts strateģisks, jo no vienas puses Indras pagasta tā bija robežā ar Padomju Krieviju, a otra ar Poliju. Un Ulmanim Karlim bija nopietnā pierobežas attīstības programma. Piemēram, viņi sūta robežsargus, muitniekus uz Indru. Uzreiz viņam bija dzīvoklis, lai ar visu ģimeni viņi var pārvietoties. Uzbūvēja šo skolu, lai bērniem būtu apmācība. Pēc tam katoļu baznīcu, pēc tam ļuteraņu baznīcu, kura tagad muzejs. Pieminit manus vārdus, kad no Zilupis sižeta sacēju, ka caur Hailendera laideru var aiziet iz Ausmas kapleicu. Tak vot, Indrā arī var nogūt līdzīgas sajūtas. Pašā cīmota centrā ir tāds kā puspilvrs, kur kodreiz bija ceļš iz Luterāņu baznīcu. Tas arī ir visotrākais veids, kā no mūsu naktsmojiem bijušajās robežsargu kazarmās tikt līdz Laimes muzejam. Pirma 100 gadu ietuveļi robežsargu virsnieki joja pa cīmotu zirgūs, vītēji goja gostūs pi sābrim, a tāņ viņ aizaugusi naļela taceņa. Kā šādā vietā kā Indra, kas arī ir tāds pierobežas pusciems, radās tāda brīnišķīga vieta kā Laimes muzejs? Mums bija brīnišķīga ēka, bijuša Ļuteraņu baznīca, un visiem vietējiem tā bija ļoti nozīmīgs objekts, jo padomju laikā šo ēku mēs izmantojam kā kāzu namu, svinējam kāzas un arī kā sporta zāle. Sporta stundas šeit bija dažiem, man piemēram arī. Un bija žēl redzēt, kā viņa iet bojā. Un tāpēc tika dots uzdevums kultūras nozares darbiniekiem, lai mēs izdomājam, izgudrojam kaut kādu ideju, uz kuru mēs varam dabūt finansējums no Eirofondam. Un tā šāva prāta doma, ka tā varētu būt Laimes muzejs, jo ļoti plašs iedziens, un mēs varam bast jebko iekšā. Ja viņi iepriekš ir izmantota kā kāzunams un sporta zāle, tad jums ir veikti ļoti lieli pasākumi atjaunošanā. Kā tieši sākās? Viss ir Eirofonda nauda vai jūs pakāpeniski piesaistījāt citu finansējumu? Sākumā bija neliels projekts, pagasta projekts. Viņi pamainīja jumta segumu, jo viņa bija slikta stāvoklī, un tā bija pirmais, kas bija jāizdarīt. Un bija tāds uzrakstīts projekts jau pirms šo eiro projekta. Pēc tam vietējais meisteris arī neliels projekts, lokāls, izremontēja logi un izremontēja kapnes uz torni. Pēc tam bija šo projekts par Laimes muzeju izveidošanu un renovāciju, ēkas renovācija, un tā bija kā divas daļas - ēkas renovācija un pēc tam ekspozīcijas izveidošana. Ļoti skaisti. Cik ļoti brauc no citām vietām vērot šo vietu? Mūsu mērķa auditorija tā ir Latvijas iedzīvotāji, ne tikai vietēji, protams, ka ne tikai, un arī drusku ārzemnieki, bet tie, kam ir saknes, kam ir kaut kāda saite ar Latgali, ar šo vietu, ar vietējiem iedzīvotājiem. Pacēli roku, kurš zina Rūžiņu. Procents nav tas pats labākais, bet mēģināsim. Es iesākšu, bet mums visiem kopā jāpārāk. Labi?
Par pašu vietu, pieņemsim, šeit ir robežsardzes kontrolpunkts, un tā kā vai tas kaut kā ietekmē ikdienu, vai jūs esat iemācījušies precīzi nelīst, un viss labi? Principā uz mūsu ikdienu tā neietekmē, bet es baidos, ka pēdējo 2 gadus, kad sakas problēma ar nelegāliem migrantiem, cilvēki, kam sākumā varbūt bija doma braukt uz Latgali, viņi tagad to nedara, jo viņam liekas, ka tā ir kaut kā problematiski, ka vajag kaut kādi dokumenti, vajag kaut kādas caurlaides. Un es domāju, ka daži aizbrauc uz Kurzemi un vienkārši bauda jūru. Jā, jo tur neko nevajag domāt ne par ko un rūpēties ne par kādiem tādiem papīram un atļaujam. Pēdējo 10 gadu laikā cilvēku ir palicis nedaudz mazāk vai daudz vairāk, cik ļoti jūtama tā izmaiņa? Īpaši dažas pēdējās 2-3 gadi, es nezinu, ar ko tā ir saistīts, varbūt ar Covidu, es nezinu, bet es jūtu, ka ļoti strauji samazinās iedzīvotāju skaits, Indra. Slēgta skola, slēgta mākslas skola, slēgts pasts, kas vēl mums ir slēgts. Drīz būs tukša pagasta ēka, jo palikas pavisam maz darbinieku un viņi pārvietojas uz citu ēku mazāko. Laimes muzejs strādā. Laimes muzejs pagaidām palikas. Un viņam ir jāstrādā. Jā, es domāju, ka mēs būsim vēl ilgi. Jābūt. Jā. Liels paldies. Jā, paldies jums, puiši. Laimes muzejs, nāciet un skatieties. Jā, Laimes muzejs mūsu sagaidīja, ka es savējos. Bet kā mums veiksies nākamajā reitā Indrā, viersimies nākamajā raidījumā. Tiekamies pazudušajos pādos.